Brīt. Kas man te blakus guļ? Brūklenīte. Nečup. Eci. Ir svētdiena. Šodien. Kāpēc jākasa? Šodien ir svētdiena. Un es mikšķilē. Un brūklenīte arī ir ikšķilē. Jā. Un šodien mēs taisīsim... Mēs taisīsim šodien čeburekus brūkleni. Jā. Šodien taisīsim čeburekus. Kas tev par to sakāms? Oi, veselība. Oi, vakardien mēs uzcēlām sniegu māju. Es jums pēc brītiņa parādīšu. Vienkārši tik liela, ka tēts var kājās tur nostāties. Braukanīte, tu gribi ārā ļoti? Tu gribi ārā? Ko? Saki. Saki, ja es gribu ārā. Nē? Vienkārši pasties kā ārā sniegu. Un tur kaut kur ir tā māja. Tadām! Un vispār laikam kamerā nevar redzēt kā ārā sniegu. Izbeidzam, riet tūliņ brauksim. Viet apstīties, kā izstāsta. Tātad rekur Karlīnas māja. Normāls tornīts. To ierāpsimies, apstīsimies, kā tur iekšā izskatās. Es taču tur nevarēšu tikt iekšā. Esmu iekšā. Ārā! Fiksi ārā! Ārā! Es arī gribu nostāties kājā. Teicu, saka, ka tev var kājās nostāties. Tas nu var. Grēcīgi. Jā, man ap kaklu ir apsietas suņu siksnis. Brūkane, brauksim! Mēs esam mežā un atkal meklējam piedzīvojumus kā vakar. Ejam par netakām. Es nezinu, vai es jau stāstīju, bet mēs šodien taisam čeburekus. Te jau ir pāris gatavi. Protams, ka man jātaisa. Kaut kur nav uzplējis un vajag redzēt, kā es to daru. Tad viņi izrulē ļoti plānu.
Maizā gaļiņa. Un gaļa jāliek ļoti plānā kārtiņā. Ja drīz tā, lai var tauris redzēt. Un saspiež ar nakšu. Kaži paskatieties uz šito. Tā mīklu ļoti labi tur iekšā. Tētis cep viņus ārā krāsnī. Nē, kādā krāsnī uz uguns, kanī katlā. Aidiņā.